Šajā epizodē tu iemācīsies, kā ar ChatGPT palīdzību ātri un precīzi izvilkt svarīgāko informāciju no gariem tekstiem. Neatkarīgi no tā, vai tev ir jāanalizē liels dokumentu apjoms, ziņu raksti vai darba uzdevumi, ChatGPT var ietaupīt tavu laiku un padarīt informāciju daudz vieglāk uztveramu. Ja vēlies vēl vairāk noderīgu padomu, spied patīk un abonē kanālu jau tagad. Tas palīdzēs tev nepalaist garām nākamos praktiskos padomus. Ja tev ir garš dokuments vai raksts, bet nav laika visu lasīt, vari palūgt ChatGPT izveidot kopsavilkumu. Piemēram, ieraksti. Izveido 3 teikumu kopsavilkumu šim tekstam un iekopē tekstu. Ja nepieciešams detalizētāks skaidrojums, vari palūgt ChatGPT izveidot atšķirīga garuma kopsavilkumus. Lūk dažas idejas vaicājumiem. Izveido kopsavilkumu vienā teikumā. Izveido 5 punktu kopsavilkumu. Izveido detalizētu, bet kompaktu kopsavilkumu. Dažreiz svarīgāk par kopsavilkumu ir izprast teksta struktūru un izcelt galvenos punktus. ChatGPT var palīdzēt arī šeit. Varēs redzēt, kā ChatGPT automātiski sadala tekstu un piedāvā kodolīgu pārskatu. Vari pat palūgt, lai tas izceļ svarīgākos datus, faktus vai argumentus, piemēram. Izcel visus ciparus un statistikas datus šajā tekstā un uzraksti kodolīgu kopsavilkumu. Ievērtē rezultātu. Tagad tu zini, kā ChatGPT var palīdzēt analizēt un kopsavilkt garus tekstus dažādos veidos. Izmēģini šos rīkus un padalies komentāros, kurā situācijā tev visvairāk noderētu šāda funkcionalitāte. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.